gan Ventspils novada pašvaldībai, gan Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai par novērtējumu apbalvojumu. Tālāk es šo apbalvojumu došu tiešai komandai uzņēmumā, kurai pateicoties, protams, arī ir šīs inovācijas. Un es tiešām gribu iedrošināt darīt savādāk, iedrošināties iet uz šīm inovācijām, investēt finanšu resursu inovācijās, jo principā man liekas, ka tā ir mūsu nākotne. Paldies! Sarunu aicinām sijā mūsu pārstāvi Ilzi Valdmani. Ilzi, jūs saņemāt LIA balvu izcilību no inovācijām. Esat inovatīvs uzņēmums. Vai varat pastāstīt par savu inovāciju? Uzņēmums mūs jau vairākus gadus iegūda tieši pētniecībā un inovācijā attīstībā, un sadarboties ar Rīgas Stradiņu universitāti izstrādā jaunas unikālas formulas, jaunas unikālas produktus, neskatoties, kas jau ir tirgu, bet varbūt kaut ko jaunu. Un otra inovācija, uz ko liek akcentu, ir tieši ražošanas pārstrādes procesā, kā to dabas vai meža veltes, to kvalitatīvo, to pievienoto vērtību saglabāt maksimāli līdz tam gala produktam. Un izmantojot šīs inovācijas, tas mums ir izdevies. Un šobrīd mēs varam teikt, ka mēs samērā inovatīvā veidā tiešām ražojam gan šos uzturbagātinātas, gan izēvielas pārtikas rūpniecībai un arī farmācijai. 2 gadus esat piedalījušies arī Rīga Foodā ar saviem vitamīniem un uzturbagātinātājiem. Un varat teikt, ka cilvēkiem bija ļoti liela interese par tiem. Varbūt ir kaut kādi, varbūt pastāstiet, kur jums vairāk ir tirdzniecība veikalos vai internetā? Šobrīd lielākais īpatsvars ir tieši digitālo mārketingu. Tad tas ir internetu veikals un dažādas platformas. Bet, protams, mums ir liela sadarbība arī ar ārstiem. Un tad šī tirdzniecība notiek pateicoties ārstu rekomendācijām un viņu novērtējumam. Un, protams, arī ir aptiekas, kur mēs savus vitamīnus pārdodam. Ko tu vari novēlēt novadu uzņēmējiem? Būt drosmīgiem, mīlēt to, ko viņi dara, un ar pilnu spāru iet uz priekšu, nebaidoties no visādiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Paldies tev liels par sarunu, lai tev jauks vakars! Paldies!